Šajā video parādīšu, kā panākt to, lai uzsākot braukt elektriskā rokas bremze automātiski atlaistos. Tad uz doto brīdi ir šādi, kad piedarbinam automašīnu, redzam, ka rokas bremze mums ir aktīva, ieliekam ātrumā, laižam vaļā pedāli, sajūga, bet automašīna nekustās, ne no vietas. Tad ķersimies pie kodēšanas. Izmantojot jebkuru diagnostikas programmu, šajā gadījumā tas ir VCDS, ejam iekšā rokas bremzes vadības blokā un izmainām vērtību, kura mums atbild par to, vai automašīnā seko līdzi, vai esam piesprādzējušies vai nē pie rokas bremzes atlaišanas. Tad uz šo brīdi mums ir šī funkcija aktīva, mums viņu vajag dabūt uz neaktīvu, izmainam. Jā, esam pārliecināti par visu. Tā, aktivētēt. Ok, tagad tests. Darbinam automašīnu. Joprojām šobrīd rokas bremzes mums ir aktīva. Liekam ātrumā, laižam vaļā sajūgu un redzam, kā rokas bremzes pati atlaižās. Tad vēlreiz, laižot vaļā sajūgu, rokas bremzes mums atlaižās.